Lai gan Aleksandrs Niževijs nekad nav bijis augumā ražants hokejists, uz ledus tas viņam nekad nav traucējis izcelties. Pats sportists uzskata, ja esi pietiekami meistarīgs, radošs un tehniski apdāvināts, ar auguma trūkumu var tīri labi sadzīvot. It īpaši mūsdienu hokejā karjeras pirmsākumos spēlēt bija krietni smagāk, nūjas bieži pinās kājās, un pretinieku aizsargi mīlēja uzbrucējus uzsēdināt uz dakšas. Spēle toreiz bija daudz netīrāka. Šobrīd hokejs ir kļuvis caurredzamāks un dinamiskāks, kas mazāka auguma tehniskajiem spēlētājiem pat sniedz zināmas priekšrocības. Savu pirmo pēcspēles metienu Saša izpildīja agrā jaunībā, pārstāvot Rīgas Pārdaugava pret Maskavas Spartak. Viņam bija tikai 17 gadu, kad galvenais treneris Mihails Beskaršnaus tik izšķirošā brīdī uzticēja šo godu jaunajam puisim. Niževijs uzticību attaisnoja ar uzviju, pārliecinoši gūstot vārtus, un tā viss aizsākās. Daudzi mēdz teikt, ka pēcspēļu metieni, līdzīgi kā pendelis futbolā, ir sava veida loterija. Godīgi sakot, personīgi man ir grūti tam viennozīmīgi piekrist. Ja tiekas divas vidusmēra komandas, kurām nav izteiktu šī elementa speciālistu, tad iespējams veiksmei ir liela loma. Bet ja tavā sastāvā ir tāds lielmeistars kā Aleksandrs Niževijs, kurš no 10 bullīšiem 7 vai 8 reizes raida ripu tieši no vai zem pārlikņa devītniekā, par nejaušību runāt laikam nav pareizi. Fascinējošākais ir tas, ka visi vārtsargi vairāk vai mazāk zināja Aleksandra iecienītākos gājienus. Tomēr neatkarīgi no tā, vai vārtos spēlēja NHL zvaigzne pasaules čempionātā vai augstākā līmeņa Eiropas klubu ripu ķērājs, Niževijs ar savām zelta rokām vienmēr atrada ceļu, kā eleganti nogādāt ripu vārtu augšējā stūrī. Niževija fenomens slēpjas viņa pauzē. Viņš nebija no tiem, kurš vienkārši spēcīgi meta. Viņa trumpis bija spēja piespiest vārtsargu bieži izdarīt pirmo kustību. Tiklīdz vārtsargs nedaudz noraustījās vai nosēdās, Sašam pietika ar milimetru, lai pārmestu ripu pāri kājsargam vai cimdam. Jau no agrā vecuma Niževijs uzsāka savas profesionāļa gaitas Rīgas Pārdaugavas sastāvā starpnacionālajā hokeja līgā. Viņš nonāca patiešām izcilā kompānijā, plecu pie pleca ar tādiem meistariem kā Aigars Ciprus, Leonīds Tambijovs, Aleksandrs Semjonovs, Andrejs Ignatovičs, Artis Sābols, Kārlis Krāstiņš, Normunds Sējējs, Aleksandrs Maciejevskis un vēl vairākiem labi zināmiem uzvārdiem Latvijas hokejā. 90. gadu pirmajā pusē Saša paspēja aizstāvēt valsts godu gan U18, gan U20 junioru izlasēs, bet jau 95. gadā viņš debitēja Latvijas pieaugušo izlasē pasaules čempionātā B grupā. Tieši tobrīd jaunā uzbrucēja karjerā notika liktenīgs pagrieziens. Pēc Pārdaugavas spēles pret vienu no tā brīža spēcīgākajiem klubiem Jaroslavļas Torpedo, Niževijs saņēma vilinošu piedāvājumu palikt šajā pilsētā. Tā aizsākās viņa ilgais un panākumiem bagātais ceļš Krievijā, lai gan pēc starta pasaules čempionātā parādījās arī citi varianti. Saša jau bija devis goda vārdu Jaroslavļas vadībai. Viņš uzskatīja, ka nebūtu pieklājīgi atteikt un pēkšņi mainīt virzienu. Šo lēmumu nožēlot nenācās. Jaroslavļā hokeja līmenis bija ļoti augsts. Tur viņš satika savu topošo sievu un kļuva par šīs valsts čempionu. Rezultatīvākās sezonas Torpedo sastāvā Niževijam bija 90. gadu nogalē un 1000. sākumā, abās sasniedzot identisku bilanci 21 punktu. 97. gada pavasarī viņa rēķinā bija 9 vārti un 12 rezultatīvas piespēles. Savukārt 2000. gada sezonu viņš noslēdza ar 8 vārtiem un 13 piespēlēm. Tā paša gada pavasarī Aleksandrs aizvadīja spilgtu pasaules čempionātu Latvijas izlases rindās. Viņš kļuva par valsts vienības otro rezultatīvāko spēlētāju, 7 mačos sakrājot 4 punktus un piekāpjoties vienīgi Aleksandram Beļļavskim, kuram tajā turnīrā bija 5 punkti. Interesanti, ka Latvijas izlase toreiz bija otra pieredzējušākā komanda turnīrā ar vidējo vecumu 28,26 gadi, atpaliekot vien no Baltkrieviem. Fizisko parametru ziņā mēs bijām 10. smagākā vienība, taču auguma ziņā tikai 13. vietā. Vismazākie augumā toreiz bija Japānas hokeisti, bet ražanākie Čehi. Jaroslavļas Torpedo vadība Niževija laikā izvirzīja pašus ambiciozākos mērķus. Klubs tika
komplektēts visaugstākajā līmenī, taču pats Aleksandrs uzskata, ka panākuma īstā atslēga bija stabilitāte. Komandas kodols gadiem palika nemainīgs, sastāvam piedzīvojot tikai nelielas selektīvas izmaiņas. Viss mehānisms bija precīzi noregulēts, kad jautāts par to, ar kuriem partneriem karjeras laikā bijis viskomfortablāk. Saša izvairās izcelt kādu vienu, tomēr atzīst, ka sapratne vislabākajā līmenī Jaroslavļā viņam bija ar Andreju Skabelku un Alekseju Gorškovu. Vēlāk Rīgas Dinamo laikos tie būs Marks Hartigans un Tomašs Surovijs. Tāpat Aleksandrs jūtas patiesi lepns, ka karjeras laikā viņam bijusi iespēja aizstāvēt valsts godu kopā ar tādiem hokeja meistariem kā Grigorijs Paņķiļējevs, Sergejs Žoltoks, Slava Fanduls, Aleksandrs Beļļauskis un Oļegs Znaroks. Šis izcilo personību saraksts pēc viņa vārdiem varētu turpināties vēl ilgi. Pjotra Vorobjova vadības laikā Jaroslavļā nebija iespējams distancēties no darba aizsardzībā. Būt uzbrucējam nenozīmēja tikai domāt par vārtu gūšanu. Tas bija stāsts par disciplīnu abos laukuma galos. Aleksandrs bija komandas spēlētājs šī vārda visīstākajā nozīmē. Meistarīgajam uzbrucējam patiesībā bija mazsvarīgi, kurš ieraidīs ripu tīklā. Viņa redzējumā reizēm pat daudz patīkamāk bija atdot teicamu piespēli partnerim, nekā pašam noslēgt uzbrukumu. Olimpiskajā sezonā Niževijs pārcēlās uz prestižo Maskavas Dinamo. Tomēr šis posms izvērtās sarežģīts gan klubam, kas nepārvarēja izslēgšanas spēļu pirmo kārtu, gan pašam spēlētājiem. 44 spēlēs Aleksandrs sakrāja vien 6 rezultavitātes punktus. Interesanti, ka tajā sezonā Maskavas kluba pieteikumā parādījās arī jaunā Aleksandra Ovečkina uzvārds, kurš 22 mačos izcēlās ar 2 vārtiem un 2 piespēlēm. Maskavā Saša spēlēja vienā virknējumā ar Jevgeņiju Lapinu un Aleksandru Stepanovu. Reizēm viņu iespēlēja kopā ar Alekseju Kudašovu un Andreju Razinu. Pēdējais toreiz bija Dinamo, neapstrīdams līderis un visas līgas 3. rezultatīvākais spēlētājs, vidēji mačā vācot 0,84 punktus. Sezonu vēlāk Niževijs nonāca pirmā, taču arī tur spēle nevedās tā, kā cerēts. 25 mačos tikai 4 punkti. Molots sastāvā 6 spēles tajā gadā izvadīja arī Latvijas izlases aizsargs Viktors Ignāķevs. Jāatzīmē būtisks fakts: par spīti pieticīgai punktu ražai, Aleksandrs bija vienīgais hokejists visā Permas komandā, kuram pēc pirmā apļa bija pozitīvs liederības koeficients. Nākamā pieturvieta leģionāra statusā Aleksandra karjerā bija Zviedrijas klubs Bjorkloven. Pie šī pavērsiena roku pielika Aleksandrs Beļļauskis, kurš labi pazina vietējo hokeja virtuvi un piedāvāja šo iespēju. Niževija skatījumā Zviedrijas hokejs ir ārkārtīgi saistošs, tas ir ātrs, atvērts un fiziski prasīgs. Spēlētāji tur ir izcili sagatavoti, un, ja vien tava meistarība to pieļauj, spēlēt šādā vidē ir tīra bauda. Labs lidojums un augsta tehniskā sagatavotība garantē, ka mači nekad nav garlaicīgi, bet rezultāti skatītājiem ir acī tīkami. Augstais līmenis abos laukuma galos spiež pretinieku kļūdīties, kas neizbēgami rada aizraujošas epizodes un bagātīgu vārtu birumu. Sašam šī vide gāja pie sirds. Gada laikā viņš ieguva milzīgu pieredzi, it īpaši individuālo treniņu ziņā, ko vēlāk pats vērtēja augstāk nekā jebkurā citā karjeras posmā. Sezonu latviešu uzbrucējs noslēdza kā savas komandas rezultatīvākais spēlētājs, 46 mačos sakrājot 44 punktus, 21 vārtus un 23 rezultatīvas piespēles. Visas līgas mērogā Niževijs ar vidēji 0,96 punktiem mačā ieņēma augsto 7. vietu rezultatīvāko spēlētāju sarakstā, lai gan Allsvenskan pēc ranga ir otrā spēcīgākā Zviedrijas līga. Līmenis tur bija pieklājīgs. Komandas kopējā starptautiskā bagāža bija sekojoša: 136 mači Nacionālajā hokeja līgā, 178 spēles Amerikas hokeja līgā un 42 mači pasaules čempionātos. Kopā ar Aleksandru tajā gadā spēlēja arī Riks Džekmens, aizsargs, kurš pavisam drīz izcīnīs Stenlija kausu Anaheimas Ducks sastāvā. Lai gan viņa loma čempionu titula izcīnīšanā nebija nozīmīgākā, pats fakts, ka Niževijs spēlēja plecu pie pleca ar šāda līmeņa spēlētājiem, liecina par komandas ambīcijām un nopietnību lokauta laikā. Spēlējot Zviedrijā, Saša skaidri apzinājās realitāti. Ar to atalgojumu nodrošināt ģimeni ilgtermiņā būtu grūti, tāpēc, kad
pienāca finansiāli izdevīgāks piedāvājums no Nižņa Novgorodas Torpedo. Viņš izvēlējās atgriezties Krievijā. Līdz tam viņa veiksmīgākā pieredze šajā valstī bija saistīta ar Jaroslavļu, kur 97. gada pavasarī tika izcīnīts čempionu tituls, bet 2 gadus pēc kārtas 98. un 99. gadā tika iegūtas bronzas godalgas. Nižņa Novgorodā Latvijas izlases uzbrucējs pavadīja 3 sezonas. No tām veiksmīgākā izvērtās otrā, gan raugoties uz individuālo sniegumu, gan komandas sasniegumu, jo vienībai izdevās izcīnīt vietu Superlīgā. Pirmajā gadā Nižavīs ar 36 rezultatīvitātes punktiem bija savas komandas līderis. Otrajā sezonā viņš savu latiņu pacēla vēl augstāk, uzlabojot savu punktu bilanci par 10 punktiem un atkārtoti kļūstot par rezultatīvāko spēlētāju vienībā. Ar vidēji 1,18 punktiem mačā viņš ierindojās 13. vietā visā līgā, taču Superlīgā uzņemto tempu noturēt neizdevās. Rezultatīvitāte strauji kritās un arī komanda kopumā demonstrēja vāju sniegumu, paliekot pēdējā vietā 20 klubu konkurencē. Lai gan Aleksandram bija spēkā esošs līgums ar Torpedo arī uz pirmo KHL sezonu, toreizējais treneris Jevgeņijs Popīhiņs vasarā nolēma no latvieša pakalpojumiem atteikties. Tobrīd pie durvīm jau klauvēja vērienīgais Rīgas Dinamo projekts. Daudziem vietējiem hokejistiem iespēja spēlēt mājās augstākā līmeņa komandā šķita ne tikai profesionāls izaicinājums, bet arī ļoti pievilcīga privilēģija. Tā kā Aleksandram jau bija bagātīga pieredze Krievijas čempionātos, adaptācija KHL vidē viņam nesagādāja nekādas grūtības. Rīdzinieku 17. numurs debijas kampaņu atjaunotajā Rīgas Dinamo modelī aizvadīja pārliecinoši. Ar 27 punktiem 53 mačos viņš kļuva par komandas rezultatīvāko vietējo spēlētāju, kopvērtējumā piekāpjoties vienīgi 3 vadošajiem leģionāriem Hosam Hartiganam un Metam Ellisonam. Runājot par Nižavija numuru, ar 17 uz muguras viņš spēlēja jau kopš bērnības, lai gan karjeras laikā saprotamu iemeslu dēļ no tā uz brīdi nācās šķirties gan Zviedrijā, gan Nižņim Novgorodā. Cipariem 1 un 7 viņš palika uzticīgs, vienkārši to apgriežot otrādi un startējot ar 71. numuru. Savukārt Maskavas Dinamo rindās Sašā spēlēja ar savu iemīļoto 17. to pašu numuru, ar kuru savulaik ledu grieza leģendārais Vladimirs Jurzīnovs. Individuāli veiksmīgākā sezonas Dinamo sastāvā Aleksandram bija tieši 2. un 3. KHL projekta gadā. Abās viņš izcēlās ar identisku rezultātu 36 punktiem, gūstot 12 vārtus un atdodot 24 piespēles. Arī izslēgšanas spēlēs šajos 2 gados viņa kontā ieripoja vēl 11 vērtīgi punkti. 2009.-10. gada sezonā viņš dalīja komandas 2. rezultatīvākā spēlētāja godu ar Jāni Spruktu, bet gadu vēlāk rīdzinieku rindās palika 3. uzreiz aiz Laura Dārziņa un Miķeļa Rēdliha. Droši var teikt, ka pirmie 3 gadi Rīgā Aleksandram Nižavijam bija izcils karjeras restarts. Viņš burtiski piedzīvoja savu otro hokeja jaunību. Turpmākajās 3 sezonās apusēji kritās gan kluba sniegums, gan paša Nižavija produktivitāte uz ledus. Šajā posmā pa vidu bija arī 7 maču epizode Prāgas Ļevs sastāvā. Noteikti lielākā daļa līdzjutēju gadu gaitā ir uzdevuši sev jautājumu, vai tiešām Aleksandra meistarība savulaik nepiesaistīja nevienu Nacionālās hokeja līgas klubu organizāciju. Talants viņam neapšaubāmi bija, taču pašam sportistam sākotnēji galvenais mērķis bija iekļūt leģendārajā padomju laiku Rīgas Dinamo sastāvā. Tikai vēlāk, kad Aleksandrs atklāja NHL un tā laika varoņus, viņš sāka pastiprināti sekot līdzi Detroitas Red Wings, Čikāgas Blackhawks un Philadelphijas Flyers komandām, kas attiecas uz pašu Nižaviju nopietnu piedāvājumu. Izmēģināt spēkus aiz okeāna tā arī nebija. Savukārt domas sisties cauri junioru komandām vai Ziemeļamerikas zemākajām līgām viņam nešķita vilinoša. Bullīšu meistars uzskata, ka Ziemeļamerikas hokeja dziļajos ūdeņos ir ārkārtīgi viegli noslīgt, paliekot nepamanītam. Daudz skaistu atmiņu un mirkļu Saša ir dāvājis arī Latvijas hokeja līdzjutējiem. Kad jautāts par spilgtākajām atmiņām izlasē, viņš izceļ 96. gadu, brīdi, kad mūsu izlase beidzot izcīnīja vietu spēcīgāko sabiedrībā. Atmiņā spilgti iespiedies mačs pret Šveici un Oļega Znaroka gūtie vārti, tie, kurus viņš burtiski izrāva ar gaļu, iestumjot ripu vārtos kopā ar pretinieku vācargu. Dinamo rindās Aleksandrs
Aleksandrs Niževijs 6 sezonu laikā guva 40 vārtus un gandrīz 100 rezultatīvas piespēles, savukārt 290 mačos Superlīgā viņam 102 rezultativitātes punkti, bet Latvijas izlasē tie ir 39 vārti un 90 rezultatīvas piespēles 227 spēlēs.